Varbūt pastāst mums, lūdzu, kas te ir galvenais šīs Latvtelekom dienās, par ko būs sarunas ar klientiem, ko viņiem prezentēs? Mēs faktiski gan Latvtelekom, gan arī uzņēmumu, ko mēs iegādājamies, Microlink, agrāk reizi gadā tikās ar klientiem un runāja ļoti konkrēti par tiem risinājumiem, attīstību, kas ir noticis gadu laikā attiecībā uz klientu risinājumiem ar konkrētiem piemēriem. Un šis pasākums ir, lai šo tradīciju atjaunot tādā plašākā ziņā, jo mēs esam liekuši kopā tagad krietni vairāk šos pakalpojumus nekā šie divi uzņēmumi iepriekš to darīja. Protams, tirgs ir ļoti strauji attīstījies pēdējo gadu, pusotru gadu laikā attiecībā uz jaunām aplikācijām, uz spējām attīstīt tādu noliktavas. Protams, biznesa, viss tā outsourcing tēma ir ļoti aktuāla šobrīd gan mums, gan arī kaimiņu valstīm. Tad mēs tieši par šīm jautājumiem ļoti konkrētiem klientu piemēriem apspriest ar klientiem un sevišķi ar tiem mūsu klientu vadītājiem, kas nodarbojas tieši ar šiem pakalpojumiem. Mēs rutīnī organizējam vienu konferenci, kas bija vairāk par biznesa jautājumiem, kur varbūt bija vairāk runa par to, kā izpilddirektors skatās uz savu biznesu. Šeit mums jau faktiski konkrētāk par pakalpojumiem. Vārds sakot, Latvtelekom sen nav kompānija, kas ievilk savā ofisā telefonu un faksu. Par kaut ko pavisam citu piedāvāt. Protams, mēs par to vairs, par to mēs arī runājam, bet gan faksa aparāts, gan dators, pie kā tas ir pieslēgts, gan aplikācijas, ko dators lieto, gan tā vieta, kur šos datus glabājam, tas ir arī tagad mūsu biznesa. Faktiski Latvtelekoms var būt biznesa, elektroniskā biznesa platforma. Jā, tieši tā. Mēs ar tādu mērķi, bet cik šī nozara tik strauji attīstās, ir ļoti labi iespēja šos mūsu nozares speciālistus savākt vienā vietā un pārunāt attīstību, kas ir noticis pēdējā gadu laikā. Nākt ar jaunām idejām. Es ceru, ka daudziem klientiem un starpniekiem radīsies jaunas idejas šodien, kā vislabāk šo tehnoloģiju varam pielietot ikdienā.